Labdien! Man sauc Inta. Uzaicinu jūs interesantā sevis izzināšanas ceļojumā. Likteņu stūri. Kā savu dzīvi vadīt, varbūt tādu, kā jūs to vēlaties. Es pie daudziem skolotājiem mācījos, un šeit ir apkopota tāds konspekta veidā pats svarīgākais, kas palīdz maniem klientiem, man pašai savu dzīvi veidot tā, kā es to vēlos, nevis kā autopilots mums automātiski vādā. Tātad, ja gribam labāku dzīvi, tad sāc stūrēt ar šo stūras ratu. Kas es esmu? Sāksim ar tādu pirmo, kā teikt, pogu, pedāli vai rādītāju. Es esmu Inta Valkovska, personības izaugsmes apzinātības trenere. Tas ir viens tāds mans apzīmējums. Es esmu mamma 3 bērniem, es esmu sieva vīram, es esmu meita, es esmu personība, es esmu augstākā apziņa, kas caur šo ķermeni izpaužās, arī tāda versija. Un katram šim ir dziļāks izskaidrojums. Es iedziļināšos nedaudz vēlāk, tagad tādā kopot informāciju. Vispirms, kāpēc atnāci, kāpēc interesēja, jo tādā veidā, kā taksistam nozīmēs maršrutu un dabūs atbildi, atbrauks tur, ko gribēs. Tātad, kur dzīvē jūta diskomforti un kur gribas kaut ko izmainīt. Noformulē, kur gribas kaut ko izmainīt un visu klausīšanās laiku paturprātā to, un caur to mēģina atbildēt, atbildes sagatavojot lapiņu, kur uzrakstīt, ja vēlies tā intensīvi piedalīties šajā pasākumā. Tas ir meistarklase, intensīvs transformācijas process, arī jaunas iemaņas iegūsiet. Tātad noformulē, lai iegūtu savu atbildi. Ko es atnācu? Atnācu, pieņemsim, veselību uzlabot kādu konkrētu, vai atnācu tur attiecības uzlabot, vai atnācu finanses uzlabot, kur ir kaut kāds diskomforts, šķērsli, kur gribas kaut ko mainīt. Uzrakst uz papīriņu var, un beigās paskatīties, vai dabūs atbildi, vai tikai kaut kāda skaidrībā. Tātad zemapziņā mums ir 95%, milzīgi ietekme uz mūsu dzīvi. Tā ir visprāts spēcīgākā daļa. Tā aizsargā un liek darboties ķermenim. Patiesībā mūsu zemapziņa strādā tikai mūsu labā, kā tāds miesas sargs, bet problēmas tur, ka viņi pēc vecās pieredzes, un tur ne viņa parāk laba ir bijusi, un tad viņš automātiski pat nelaiž mūsu labos notikumos, jo viņai tāda interesanta šķirošanas sistēma ir. Un tā uzglabo atmiņas, emocijas, enerģiju, tā kontrolē, vada visas mūsu sajūtas. Vairāk kā 98% no tā, ko darām, domājam, vai sakām, ietekmē mūsu zemapziņā pastāvošas programmas. Liekas, ka mēs to darām, bet tas jau automātiski ir zinātniski pierādīts, kad pirms mēs nospiežam, teiksim, mašīnai pedāli, instinkts jau ir nospiedz jau gandrīz to pedāli. Pēc vecās pieredzes, ja tas ir profesionāls šofers. Zemapziņā prāts nedarbojas viens pats, tam ir vajadzīga doma, ideja, un tas ir tāds rādītājs, kur stūrēt, kur virzīt, ka tāds norāda. Par to tālāk arī būs sīkāk. Zemapziņas prāts izstrādā plānu pēc tās domas, nodoma idejas, un lai realizētu to. Ideja ir kā sēkla, ja to iesēj zemapziņā ar domu palīdzību. Ja vien ar apzinātiem centieniem tu necentīsies tieši ietekmēt zemapziņas milzīgo spēku, tās ierobežotais, robotiskais reakcija klāsts vadīs tavu dzīvi autopilotā, kā es saku. Tā pretosies taviem labākajiem centieniem, pat jaunām idejām. Viņa nemīl jaunu, jo viņai tas liksies kaut kur varbūt bīstam, un viņa centīsies kaut kā, man nepatīk turiet, es negribu to dzirdēt, es negribu šo klausīties, jau varat sākt izsekot, kas ar jums notiekās, kādas ķermenī reakcijas, vai atslābuši, vai saspringums, kādas domas galvā skraida, pierakstiet to varat arī, tā jūs redzēsiet, kā notiek pretestība jaunām kaut kādai informācijai. Taču nav grūti strādāt ar savu zemapziņu, ir tikai jāapzinās, ko darīt. Zināšanām jābūt, ko es arī šeit jums došu, neraugoties uz savu spēku, zemapziņu pakļaut apziņai. Tātad tomēr
ja es esmu apzināta būtne, nevis autopilotā, tad mēs varam mainīt savu dzīvi. Tā seko savām pavēlēm, reaģējot uz tā izsniegto informāciju. Tā nespēja atšķirt realitāti no iztēles. Nu, pieņemsim, ja mums kādreiz bija bail tur no kāda suņa vai ko, mēs varam iztēlē iedomāties, vai suņi ir mīļi, un tādā veidā pārrakstīt šo veco pieredzi, kas neļauj varbūt iegādāties suni vai neļauj mīlēt suni, toties pat sunim neļauj attur no tā. Un tādā veidā mēs varam mainīt un būt draugi ar suni, piemēram, tādu piemērs. Autopilotā zemapziņa vada tevi. Redzat, apakšā tas lielais viss aizbergs, un mums augšā tāda maza daļiņa ir apzināti 5–10%, kas it kā liekas, ka mēs kaut ko vadām un mainām netrenētiem. Bet, ja sākam trenēt, saprast, kā darbojas, kas tur mūsu zemapziņā ir, savus tekstus, ko mēs runājam, novērot, ievērot, tad arī var sākt kaut ko mainīt. Šeit kā tas kuģis sākt stūrēt to zemapziņu, būt sinhroni, pārmainīt programmas, pārinstalēt, restart, uztaisīt delete un restart. Un tad, ko izvēlēs tu? Vai būt tāds, ka zemapziņa tev vada, vai tomēr šīs, kā es šeit metaforiski uzzīmēju kuģi un to stūri, ko es sākumā jums rādīju, vai varat stūrēt sinhroni kopā ar zemapziņu sadarboties, vadīt. Tātad nevis prāts jūs vada, bet prāts ir jūsu kalps, un jūs esat tā apzinātā daļa, saimnieks. Varat nonākt pie sava patiesā es, kas patiesībā esam bijuši mēs, kā mums zināmā daudziem tādā pasakā neglītais pīlēns, kurš domā, ka viņš ir neglītais pīlēns, jo kāds tur iestāstīja, kāds ne tā uz viņu paskatījās, kā mums arī bērnībā, kāds ne kaut ko pateica, kāds ne kaut ko pateica, paskatījās, kaut ko ne tā izdarīja. Mēs domājam, ka mēs esam tas neglītais pīlēns. Saraujamies, un tā arī izveidojas tā zemapziņas programma, tā zemapziņa tie 98%, bet patiesībā izrādās, ka mēs esam gulvis, kad paskatāmies atspoguļojumā ūdenī. Un to es arī piedāvāju jums šeit pamazām atklāt to savu gulbi. Būt par to gulbi, ja jūs izvēlaties, jo neglītais pīlēns nekad nebija pīlēns, viņš vienmēr ir bijis gulbs. Tālāk arī par to būs. Tātad likteņa stūre. Kas es esmu? Šeit jau ir tas jautājums. Tas neglītais pīlēns, vai es esmu apziņa, kas vada savu ķermeni, vada savas domas, vada savas emocijas, kas pārvalda ar šo stūri, kā jūs jums vēlāk izstāstīšu, savu dzīvi, savu likteni. Tālāk tā interpretācija ir doma, un kā to domu mēs, kādu lietu, faktu ir notikums kāds, kā mēs viņu interpretējam ar savām domām. Nu, piemēram, lietus līst. Cits teiks, vai cik labi, zemē būs mitrums, cits teiks, ārprāts, salīši nav man lietasargs. Un no tā atkarīgs ir emocijas. Vai priecājās, tad emocijas ir labas, mums ieslēdzās visi labie hormoni, prieks, vieglums, atvērtība. Ja mēs sakām ārprāts, lietas līdz, ko darīs, tas jau ir aizsarga mehānisms, kaut kāda neapmierinātība, kaut kāds stress, saraujamies, krunkas, problēmas, nu, primitīvi es jums saku, bet tas uz visām jomām attiecās. Un no tā ietekmējās mūsu visu dzīvi. Un es došu instrumentus, ar ko jūs varat izsekot sevi un mainīt to. Tālāk ir sajūtas. No emocijām ieslēdzās sajūtas, kā mēs jūtamies. Ja jau dusmīgs, tad ķermenī ir savilkums un tāds instinkts. Bet dažkārt arī sajūtas ieslēdzās jau pirms, kad mēs kaut kam gribam tuvoties jaunam vai kaut kas, kas liekas bīstams, tad sajūtas ieslēdzās. Nē, tur neej, kaut kur iedurās, savelkās, sažņaudzās, krūts, elpas, slikti paliek, grūti elpot. Tās var ieslēgties jau pirms no vecās pieredzes, neļaujot mums kaut kur doties. Bet arī pēc vecās ierastās schēmas, kad notika kāds notikums, tur bija interpretācija, tur bija emocijas, sajūtas, un viņas jau autopilotā norēģēja jau kā signalizācija jau uz kaut kādiem tur
sensoriem, ārējiem faktoriem, vai domas, vai dzirdēšanas, vai daudz kaut ko tādu. Un tas ir visspēcīgākais, kas mūs savieno ar ķermeni, nevis tikai galvā. Tas parāda labs rādītājs, kas mums patiesībā ir tai zemapziņā, kādas programmas ir, ko mēs neapzināmies. Un es piedāvāju šīs programmas izpētīt šajā procesā, zīmolu, lapiņu un atzīmējiet, ko es jums piedāvāšu. Un no sajūtām instinktiem ir atkalīga reakcija. Ja, piemēram, sunītis jums patīk, jūs pājāsiet sunīti, jums būs patīkams emocijas, interpretācija bijis labs suns, mīļš suns, un jums reakcija pājāt, bet ja jūs mums bijusi doma, oi, briesmīgs suns, vai iekost emocijas, oi, bail, sajūtas saraujās, attālinos, un reakcijas bēgu prom. Un tā ir tā rīcība. Tāpat tās notiek ar visu, ko attiecībā uz jebko, uz ēdienu, uz veselību, uz finansēm, uz darbu, uz draugiem, uz vecākiem, uz attiecību visās jomās. Šis strādā uz visām jomām, uz visām pusēm. Tas ir pamats, ko mums vajadzētu zināt, izprast, apzināties un izvēlēties, ja nepatīk kaut kas mainīt. Un atkarīgā no tā rezultāta, vai tas suns bija labs vai slikts, uz kādu piemēru es jums piedāvāju, ja? Ir tas rezultāts, sunu neiegādājamies, ja suņi ir slikti, vai man ir mājās suns, es mīļu sunīti un rūpēs par sunīti. Un tālākais tāds rādītājs ir fokus, uzmanību, uz ko mēs fokusējamies. Tātad, vai mēs fokusējamies uz pagātni, kādreiz suns man iekoda, tātad, vai tur nobaidīja, es neticēšu vairāk, tātad fokus ir uz pagātni, vai ļoti svarīgi ir, kur mums uzmanība. Ir jau dzirdēts, teiksim, vai mēs notikumā redzam slikto, tātad fokus uz slikto, vai mēs notikumā redzam, jebkurā notikumā ir kaut kas labs, vai mēs jebkurā notikumā mēģinam saskatīt kaut ko labo, un tad mūsu fokus ir uz labo, un mēs kā tāds 3D printeris veidojam tā dzīvē ar vienu vairāk, audzējam to labo. Ja parasti dzīvē meklējam kaut ko slikto, mūsu fokus uzmanību slikto, tad mēs visticamāk bieži vien saskaramies ar to slikto, jo ārējā vidi mums ataino tas, kas notiek mūsos iekšā, kādas ir mūsu domas, viss tas, ko es te iepriekš aprakstīju. Un tā īstumā atbildība. Tātad atbildība nozīmē tas, vai es par sevi tikai atbildu, vai es bāžu degunu, kā saka, citu darīšanās. Mēs audzinām mammu dažkārt. Tas ir paudze augstāk, kurai vajadzētu mūs pēc hierarhijas audzināt. Ja? Tad mēs savu atbildību atdodam it kā kādam citam, jo mēs esam ielīduši citu atbildības sfērā. Ja mēs priekšniecību tur pārāk bieži kritizējam, tad mēs atkal ielienam viņu atbildības sfērā, un tādā veidā kāds noteikti arī mūsu atbildību paņems, mēs savu atbildību lejam. Bet patiesībā tas ir vislielākais spēks, kur mēs varam iegūt savu spēku, ja jūtaties bezspēcīgi, nespēcīgi, tad tas šeit ir tas atbilde, kur atbildība ir meklējams spēks. Ja es esmu atbildīgs, to es arī jums piedāvāju šeit, apzinātībā būt atbildīgam par savu domu, savu interpretāciju, savām emocijām, sajūtām, reakcijām, rezultātiem, fokus uz sevi. Es atbildu par sevi, katrs var tikai sevi ietekmēt, un no tā arī mainīsies viņa apkārtējā vide. To es piedāvāju tālāk arī šajā meistarklasē jums praktizēties. Ejam tālāk, kam interesē.